Vēsture ir pilna ar dīvainām sakritībām un nejaušības brīžiem. Dažreiz tās ir tikai savādas stāsti, bet citreiz veiksmes mirkļi, kas maina pasauli. 10. vietā. Rožu karš bija sarežģīts laiks, kurā katra kauja varēja mainīt visa kara gaitu. Bormera krusta kauja bija viena no izšķirošajām cīņām kara laikā un noveda pie Edvarda no Mārčas pasludināšanas par Anglijas karali, taču viņa uzvara iespējams nebūtu notikusi bez nejauša astronomiska notikuma. Mazāk nekā 2 mēnešus pirms Bormera krusta kaujas, Ričards, Jorkas hercogs, bija kritis kaujā kopā ar savu otro dēlu Edmundu. Karš lielā mērā bija sācies kā varas cīņas starp Jorkas hercogu un karali Henriju VI. Karalis bija cīnījies ar garīgās veselības problēmām. Kad viņš bija pārāk slims, lai valdītu, Jorkas hercogam nācās stāties viņa vietā. Kad viņš atkal kļuva vesels, karalim nācās atgūt varu no hercoga, kas nebija viegli izdarāms. Lai gan Ričards vairs nebija dzīvs, karš turpinājās, un viņa vecākais dēls Edvards pārņēma viņa pretenzijas uz troni. 1461. gadā, februāra sākumā, viņš sapulcēja karaspēku kaujai Herfordšīrā, netālu no Velsas robežas. Edvards nestājās pretī pašam karalim, bet gan viņa tuvākajiem sabiedrotajiem. To vidū bija Owens Tudors, karaļa padēls, un Jaspers Tudors, karaļa pusbrālis. Precīzs karaspēka skaits katrā pusē joprojām ir vēsturnieku diskusiju objekts. Ieraksti liecina, ka katrā pusē bija no 2 līdz 3 tūkstošiem cilvēku, taču tajos pašos avotos teikts, ka kaujā dzīvību zaudēja 4000. Tas liecina, ka armijas bija daudz lielākas. Diena pirms kaujas bija Svētās Jaunavas Marijas šķīstīšanas svētki, kas bija salīdzinoši nozīmīgs notikums reliģiskajā kalendārā. Tajā dienā Edvarda karavīri debesīs ieraudzīja 3 saules. Tās visas izskatījās atšķirīgas un atdalītas viena no otras. Sākumā tas tika uzskatīts par sliktu zīmi, un daži sāka baidīties, ka uja neizvērtīsies viņiem par labu, taču Edvards to uztvēra kā solījumu. Viņš apgalvoja, ka 3 saules simbolizē svēto trīsvienību un ka tā ir svētība šai kaujai. Šis dīvainais skats pacēla morāli, un Edvarda armija guva uzvaru. Mūsdienās mēs zinām, ka šīs 3 saules bija viltus saules, jeb parēlijas. To izraisa ledus kristāli un augstesoši mākoņi, kas lauž saules gaismu. Edvarda uzvaru nevar pilnībā attiecināt tikai uz nejaušo parēliju radīto morāles kāpumu. Viņam visticamāk bija labāka armija no abiem. Nav saglabājušās nekādas detaļas par kaujas stratēģijām, tāpēc patiesībā nav iespējams droši pateikt, kas bija uzvaras faktors. Numur 9. 20. gadsimta otrajā pusē Ķīna guva vairākus nozīmīgus panākumus zinātnes un tehnoloģiju jomā. Dīvainā sakritībā 3 vīrieši, kuri bija šo sasniegumu priekšgalā, visiem bija viens un tas pats vārds. Apzīmējums 3 čani attiecas uz 3 vīriešiem, kas dzimuši 20. gadsimta sākumā un virzīja zinātniskās inovācijas uz priekšu. Visiem 3 bija uzvārds Čans, taču viņi nebija cieši saistīti radinieki. Uzvārds Čans Ķīnā nav īpaši rets, bet arī nav pārāk izplatīts. 5 dinastiju un 10 karaļvalstu periodā Čānu dzimta bija valdnieku ģimene Vuji karalistē. Kad Vuji krita Ķīnas apvienošanās laikā, Čānu valdnieks solīja darīt to, kas ir pareizi Ķīnai. Šis vēstījums ir saglabājies ģimenes devīzē līdz pat šodienai, un daudzi Čānu dzimtas locekļi ir veltījuši sevi tam, kas ir labākais valstī, nevis pašiem sev. 20. gadsimta vidū valstī bija nepieciešami zinātnieki. Čans Čuans Šuesens piedzima 1911. gadā. Tajā gadā, kad krita pēdējā Ķīnas dinastija un valsts kļuva par republiku. Jaunībā Šuesens ieinteresējās par zinātni un matemātiku un devās uz ASV, lai pabeigtu savas studijas. 1939. gadā viņš ieguva doktora grādu aeronautikā un matemātikā Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā. Viņš sāka savu karjeru mācot Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā un pat palīdzēja ASV karacentienos, izstrādājot raķetes. Taču, kad 1950. gados ASV sākās sarkano draudu periods, viņš saprata, ka tur vairs nav drošībā. Šuesens galā atgriezās Ķīnā, līdzi ņemot savas zināšanas par raķetēm un vadāmajām raķetēm. Kad Ķīna sāka savu kosmosa programmu, Šuesens ieteica vispirms koncentrēties uz vadāmajām raķetēm. Tām nebija jābūt atkārtot izmantojamām kā nesēja raķetēm, un tās būtu vieglāk ražot. Tās arī palīdzētu Ķīnas zinātniekiem iegūt zināšanas un pieredzi, kas nepieciešama, lai radītu sarežģītākus aparātus, kas drīz parādīsies. Šuesens kļuva pazīstams kā Ķīnas kosmosa programmas tēvs, palīdzot veidot raķešu un kosmosa tehnoloģijas valstī. Kad viņš aizgāja mūžībā 2009. gadā, viņu sēroja daudzi, kas gadu desmitiem bija mācījušies pie viņa. Gada pēc viņa dzimšanas piedzima otrais no 3 čaniem.
Chance Weischengs arī studēja Kaltekā vienlaikus ar savu tālo radinieku Xiu Xueseņu. Viņš koncentrējās uz mehāniku un lietišķo mehāniku un atgriezās Ķīnā 1946. gadā. Viņš strādāja dažādās universitātēs, palīdzot mācīt nākamo zinātnieku paudzi, bet spēlēja arī nozīmīgu lomu Ķīnas raķešu izstrādē. Viņš kļuva pazīstams kā mehānikas tēvs. Trešais no 3 čaniem bija Chuansuns Chans, kurš dzimis 1913. gadā. Jaunībā viņš studēja kodolfiziku un bija Marijas Kirī meitas un znota students. Viņš atgriezās Ķīnā 1948. gadā un kļuva par nozīmīgu figūru Ķīnas kodolprogrammas plānošanā. 1956. gadā viņš palīdzēja izveidot Ķīnas pirmo 12 gadu zinātnes plānu un veica nozīmīgus sasniegumus ne tikai Ķīnas izpratnē par kodolšķelšanos, bet arī visas zinātniskās sabiedrības labā. Sun Chans bija nozīmīga persona Ķīnas centienos radīt kodolieročus, un šodien viņu atceras kā Ķīnas atombumbas tēvu. Kopā šie 3 vīri palīdzēja padarīt Ķīnu par vienu no spēcīgākajām un zinātniski attīstītākajām valstīm pasaulē. 8. vietā. Čārlza Laitoļera dzīve bija pilna ar tik daudz veiksmes un sakritību, ka viņš spēja iedvesmot filmu varoņus un filmas par 2 pilnīgi atšķirīgiem vēsturiskiem notikumiem. Laitoļers bija jūrnieks, kurš jau bija piedzīvojis piedzīvojumiem bagātu dzīvi. Pirms 1912. gadā aprīlī uzkāpa uz Titanika. Viņš sāka jūrnieka gaitas 13 gadu vecumā un jau bija izdzīvojis vairākos jūras negadījumos. 1910. gadā viņš pievienojās White Star Line un 12 gadus vēlāk tika iecelts par Titanika 2. virsnieku. 1912. gada 14. aprīļa naktī Laitoļers nebija dežūrā, kad kuģis ietriecās aizbergā. Kad viņš saprata, kas notiek, viņš uzņēmās vadīt glābšanas laivu, piepildīšanu un nolaišanu. Viņš ļoti nopietni uztvēra kapteiņa norādījumus evakuēt sievietes un bērnus un neļāva vīriešu pasažieriem ieņemt vietas glābšanas laivās. Tajā naktī tikai vienam vīriešu pasažierim bija atļauts pievienoties vienai no Laitoļera laivām. Nebija neviena apkalpes locekļa, kas varētu vadīt laivu, un pasažieris piedāvājās pats, jo viņam bija pieredze uz jahtas. Lai gan viņa rīcība vēlāk tika kritizēta, Laitoļers neapšaubāmi izglāba daudzas dzīvības. Kad kuģis nogrima, Laitoļers mēģināja nolaist saliekamo glābšanas laivu. Kad viņš nonāca ūdenī, viņu ierāva zem virsmas un piespieda pie katla telpas ventilācijas šahtas režģa. Augstais ūdens saskaroties ar vēl karstajiem kafliem izraisīja enerģijas sprādzienu, kas izmeta Laitoļeru atpakaļ uz ūdens virsmas. Viņš atradās netālu no apgāstas glābšanas laivas un spēja uzkāpt uz tās. Laitoļers bija augstākā ranga apkalpes loceklis, kurš izdzīvoja Titanika nogrimšanā. Lai gan tikai nejaušības dēļ viņš nepiedzīvoja to pašu likteni kā daudzi no tiem, ar kuriem viņš kopā strādāju. Tikai dažus gadus vēlāk sākās Pirmais pasaules karš. Laitoļers turpināja strādāt jūrā. Sākumā kā daļa no White Star ieguldījuma kara vajadzībām un pēc tam kā daļa no militārā dienesta. Viņš palīdzēja komandēt torpēdu kuteri un Lorda U zemūdens kaujā. Tad, gandrīz tieši 6 gadus pēc Titanika nogrimšanas, viņš saskārās ar vēl vienu pazīstamu ainu. 1918. gada 1. aprīlī kuģis, uz kura atradās Laitoļers, sadūrās ar trauleru. Kuģis noturējās virs ūdens vēl dažas stundas, un Laitoļers bija viens no pēdējiem uz klāja, pirms evakuēja lielāko daļu apkalpes drošībā. Pēdējais nozīmīgais notikums viņa dzīvē notika daudzus gadus vēlāk, Otrā pasaules kara sākumā. Viņš bija aizgājis pensijā no White Star līnijas, taču joprojām mīlēja jūru. Viņam un viņa sievai piederēja jahta, kuru viņi bija atjaunojuši un nosaukuši par Sundowner 1940. gada 31. maijā. Laitoļers saņēma zvanu no admiralitātes, kur viņam jautāja, vai viņi varētu pārņemt Sundowner vadību, lai ar to šķērsotu Lamanša šaurumu. Tā būtu viena no neskaitāmajām mazajām laivām, kas dotos uz Dunkerku, lai izglābtu tur esošos karavīrus. Laitoļers atteicās atdot jahtu, bet paziņoja, ka pats ar to dosies ceļā. 66 gadu vecumā viņš devās ceļā kopā ar savu dēlu Rodžeru, 18 gadus vecu jūras skautu, lai izglābtu iesprūstotos karavīrus. Jahta nekad iepriekš nebija pārvadājusi vairāk par 21 cilvēku, taču tai izdevās izglābt 130 vīrus no Dunkerkas pludmalēm. Laitoļera rīcība kalpoja par iedvesmu vienam no varoņiem Kristofera Nolana filmā Dunkirka. Tā bija nejaušība virkne, kas Laitoļeru novietoja īstajā vai neīstajā vietā īstajā laikā, taču viņš spēja pārdzīvot visus šos neparastos notikumus, negūstot nopietnas savainojumus. 7. Dažas no dīvainākajām sakritībām rodas tad, kad biedējoši līdzīgi notikumi vēsturē šķiet notiekami vienlaikus, bet pilnīgi dažādās vietās. 3. gadsimtā divas no tā laika lielākajām impērijām pasaulē piedzīvoja satricinājumu, kas tās sašķēla un uz visiem laikiem izmainīja. Eirāzijas rietumu malā atradās Romas impērija.
Impērijas iekšienē problēmas bija uzkrājušās jau vairākās paudzēs. Nebija viena vienīga kritērija, pēc kura vērtēja imperatora panākumus. Pretendente uz troni varēja ātri iegrūst visu impēriju pilsoņu karā, ja vien no viņiem nekavējoties nepieņēma par imperatoru. Impērija bija zem spiediena no gotu un ģermāņu ciltīm ziemeļos un Sasanīdu Persijas impērijas austrumos. Slimības un slikta raža izraisīja pārtikas trūkumu un samazināja iekasējamo nodokļu apjomu. Samazināja monētu dārgmetālu saturu, lai varētu samaksāt armijai. Īstermiņā tas darbojās, taču pastāvēja risks, ka situācija varētu iziet no kontroles. Oficiālais 3. gadsimta krīzes sākums bija 235. gadā, kad imperators Severus Aleksandrs zaudēja dzīvību savu pašu karavīru rokās. Nākamo 50 gadu laikā tika pasludināti vismaz 20 dažādi imperatori. Lielākajai daļai no viņiem nebija reālas varas. Viņi bieži bija armijas komandieri, kuri kaujas laikā bija ieguvuši savu karavīru lojalitāti, bet tikpat viegli viņš varēja zaudēt šo uzticību. Ja imperatoru nenugalināja kāds konkurējošs pretendents, viņš varēja nonākt situācijā, kurā viņu uzbruka paši karavīri, kuri vairs neticēja, ka viņš ir īstais cilvēks šim amatam. Krīzei ieilgstot, impērija sadalījās 3 dažādās daļās. Ziemeļos un rietumos Gallija, Spānija un Britānija atdalījās no Gallijas impērijas. Levanta un Ēģipte kļuva par Palmīras impēriju. Šīs divas jaunās impērijas nebija obligāti sacēlušās pret īsto impēriju, bet gan centās sevi pasargāt no ārēju uzbrukuma draudiem, vai tie būtu ģermāņu ciltis vai Sasanīdi. 270. gadā imperators Aureliāns pārņēma impērijas vadību. Viņam izdevās atkal apvienot un atgriezt Gallijas un Palmīras impērijas Romas sastāvā, kā arī apturēt lielāko daļu kauju. Krīze turpinājās vēl 10 gadus pēc Aureliāna, taču galu galā Diokletiāns pārņēma vadību, ieviešot politiskas un ekonomiskas reformas, kas ļāva Romas impērijai pastāvēt vēl gadsimtiem ilgi. Eirāzijas otrā galā Ķīna saskārās ar līdzīgu problēmu. Haņu dinastija bija viena no ilgāk pastāvošajām Ķīnas vēsturē, taču gadiem ilgi cīnījās ar korupciju. Patiesie valdnieki tronī neuzkavējās ilgi, bet lielākā vara bija Einuhien. Augstie nodokļi un bats izraisīja zemnieku sacelšanos. Karavīri bija lojālāki karavadoņiem nekā imperatoram. Galu galā šie karavadoņi izmantoja šo varu savā labā. Haņu dinastija oficiāli sabruka 220. gadā, tikai 15 gadus pirms Romas krīzes oficiālā sākuma. Ķīna tika sadalīta 3 karaļvalstīs, kas palika karā savā starpā līdz 280. gadam, kad Dziņo dinastijas imperators Vu atkal apvienoja Ķīnu. Šo divu krīžu pārklāšanās bija pilnīgi nesaistīta un nejauša. Laika līnijas palīdz mums apdomāt, cik daudz atsevišķi notikumi vēsturē nebija atdalīti laikā, bet tikai ģeogrāfiski. Numur 6. 1936. gadā bagāts aristokrāts pārcēlās uz lauka muižu Anglijas laukos. Cik vien viņa kaimiņi vai jaunie draugi varēja spriest, viņā nebija nekā neparasta vai aizdomīga. Taču vīrietis pazuda tieši pirms kara sākuma, un cilvēki ātri saprata, ka viņa vidū bijis spiegs. Nejaušības dēļ vīrietis, kurš dzīvoja tieši otrā ielas pusē, arī bija spiegs, tikai strādāja pretējā pusē. Roberts Straiks bija barons, dzimis Latvijā. Viņš bija labi izglītots un tika uzskatīts par cienījamu un turīgu aristokrātu. Kad viņš pirmoreiz ieradās Anglijā, viņš atveda līdzi stāstu, kas viegli pārliecinātu daudzus viņa aprinda cilvēkus nostāties viņa pusē. Viņš bija spiests pamest savu māju Oktobra revolūcijas laikā, un viņa īpašumu bija konfiscējuši boļševiki. Straiks joprojām acīm redzot bija pietiekami daudz naudas, lai spēlētu turīga aristokrāta lomu. Viņš īrēja Lučingtonas muižu, grēznu īpašumu Vilšīrā, pašā Anglijas sirdī. Īpašums bija aprīkots ar dārgām mēbelēm un mākslas darbiem. Uz muižu tika atvest arī kalpi un 5 tīrasiņu zirgi. Daudzi trika kaimiņi arī bija turīgi, un viņš ātri sadraudzējās ar vietējo aristokrātiju. Viņš tika uzņemts Boforta medību un mednieku biedrībā, kur galvenais mednieks bija Boforta hercogs. Hercogs ieņēma arī jātnieka amatu Buckinghamas pilī. Vēl viens medību dalībnieks bija Stuarts Menģijs. Menģijs nāca no turīgas ģimenes un bija mācījies Eatonas koledžā. Viņš bija kapteinis 2. leibgvardē 1. pasaules kara laikā un tika godam atvaļināts pēc Gāzes uzbrukuma 1915. gadā. Ne Menģijs, nekāds cits medību biedrības loceklis nenojauta, ka Traiks bija spiegs. Viņu uz Angliju bija nosūtījušas Vācijas izlūkdienesti, lai iegūtu informāciju par Anglijas augstāko sabiedrību. Viņš vairākus gadus noklausījās citu sarunas un nodeva informāciju Vācijai. Vēl viena viņa misijas daļa bija mēģināt vervēt cilvēkus tai pašai lietai. Viņš centās popularizēt naidīgo ideoloģiju, kas tika izplatīta Vācijā, taču viņa pūliņi nebija tik veiksmīgi, kā viņš vēlējās. Kādā brīdī savas 3 gadu uzturēšanās laikā Lučingtonas muižā Traiks saprata, kāpēc tieši Menģijs varētu radīt problēmas.
Pēc aiziešanas no dzīvības gvardes Ītonas absolvents bija pievienojies MI6. Tolaik MI6 vēl nebija tā lielā izlūkošanas organizācija, par kādu tā kļuva kara laikā. Tā bija salīdzinoši neietekmīga valdības struktūra. Tā saskārās ar skepsi no citu militāro struktūru puses, un, lai gan tai bija daži panākumi Pirmajā pasaules karā, tā joprojām bija salīdzinoši vāja. Menzies kopš 1919. gada, kad pievienojās iestādei, pakāpeniski kāpa pa karjeras kāpnēm un bija sasniedzis salīdzinoši augstu amatu brīdī, kad Traiks atklāja, kas īsti ir viņa kaimiņš. Menzies ne tikai bija MI6 sastāvā, bet viņš bija arī īpaši pazīstams ar savu spēju atpazīt vācu aģentus. Menziesa darbs šķiet bija pilnībā nezināms vācu izlūkdienestam, kad viņi nosūtīja Traiku kļūt par viņa kaimiņu, kas liecina, ka abu spiegu dzīvošana blakus vienam otram bija tikai nejaušība vai sagadīšanās. 1939. gadā, ap to pašu laiku, kad Menzies tika iecelts par MI6 vadītāju, vācu izlūkdienests nolēma, ka vislabāk būtu izvest Traiku no šīs situācijas. Viņu atsauca, ja nu viņa piesaks tiktu atklāts, un tikai pēc viņa pazušanas Brits saprata, ka ar Traiku kaut kas nav kārtībā, un viņa mantas Lučingtons muižā tika konfiscētas, taču pats vīrietis spēja aizbēgt. Numur 5. Ričarda III un ietuvākās ģimenes dzīve ir pilna ar dīvainām sakritībām. Viena no biedējošākajām sakritībām ir divi drūmi notikumi, kurus šķir tieši viens gads. 1483. gada 9. aprīlī Ričarda vecākais brālis Edvards IV nomira Vestminsteras pilī. Viņi par karali otro reizi pasludināja 12 gadus agrāk pēc gadiem ilgas cīņas Rožu karā. Taču Edvarda II valdīšanas 12 gadi bija salīdzinoši mierīgi. Karalim bija 2 dēli un meita, un visticamāk viņš cerēja viegli nodot kroni savam vecākajam dēlam pēc savas nāves. Šī aiziešana notika daudz ātrāk nekā jebkurš bija gaidījis. Viņam bija tikai 40 gadi, kad viņš pēkšņi saslima. Precīzs viņa slimības cēlonis kopš viņa nāves ir bijis vēsturnieku diskusiju objekts. Pastāv dažādas teorijas, tostarp pneimonija un vēdertīvs, vai arī slimība, ko iespējams izraisījusi kāda no Eduarda daudzajām dēkām. Lai kā arī būtu, pēc viņa nāves viņa dēls Eduards tika pasludināts par nākamo Anglijas karali. Taču Eduards V bija tikai 13 gadus vecs, un viņam nekad nebija lemts piedzīvot kronēšanas ceremoniju. Viņš un viņa brāļi un māsas tika pasludināti par ārlaulības bērniem, un tronis tā vietā nonāca Eduarda onkuļa Riharda III rokās. Edvards un viņa jaunākais brālis tika izmitināti karaliskajās telpās Londonas tornī, kad viņi noslēpumaini pazuda. Rihards tika kronēts 6. jūlijā, kopīgā ceremonijā ar savu sievu. Ceremonijā nepiedalījās viņa dēls, kurš arī tika saukts par Eduardu. Edvards no Midltonas bija Riharda vienīgais likumīgais dēls. Diemžēl par viņu vēsturiskajos avotos ir maz informācijas, tostarp nav zināms viņa precīzs dzimšanas datums, kas bija no 1473. līdz 1476. gadam. Iespējams, Edvards bija vārgs bērns, kas izskaidrotu, kāpēc viņu reti redzēja ārpus Midltonas. 1483. gadā, septembrī, viņš oficiāli tika iecelts par Velsas princi, taču saskaņā ar vēsturiskajiem avotiem, tajā laikā viņš nevarēja staigāt un tika nestuvēs. 1484. gadā pavasarī karalis un karaliene devās oficiālā braucienā pa karalisti, ko dēvēja par karalisko apceļojumu. Jaunais princis nebija kopā ar viņiem. Saskaņā ar vienu avotu bija iespējams, ka Edvards tika atstāts kā jaunā režīma simbols ziemeļos, taču ticamāk teorija ir tāda, ka viņš vienkārši bija pārāk slims, lai ceļotu. Tomēr ne karalis, ne karaliene neparedzēja, ka slimība būs tik postoša, kāda tā izrādījās. Saskaņā ar gandrīz laika biedru chronistiem, Edvards aizgāja mūžībā dažu dienu laikā pēc savu tēvoča nāves pirmās gada dienas. Precīzs datums nekad netika noteikts, taču bieži tas tiek minēts kā 1484. gada 9. aprīlī. Pat ja tas notika tikai aprīļa pirmajā pusē, šīs dīvainās sakritības Ričardam būtu izskatījušās kā slikta zīme, īpaši ņemot vērā, ka tikai dažus mēnešus vēlāk nomira arī viņas sieva. 4. vietā. Kārlis Lielais ir pazīstams kā viens no izcilākajiem karaļiem vēsturē, apvienojot impēriju, kas aptvēra mūsdienu Franciju, Vāciju un Itāliju. Taču, ja viena neparasta nāve nebūtu notikusi tik izšķirošā brīdī, Franku karaļvalsts liktenis varēja būt pavisam citāds. Tikai 3 gadus pēc Kārļa lielā dzimšanas viņa tēvam Pipinam Īsajam piedzima vēl viens dēls – Karlomāns. Karlomāns bija tikai 3 gadus vecs, kad pāvests viņu svaidīja par Franku karali. Viņa brālis un tēvs arī tika svaidīti un ceremonijā saņēma to pašu titulu. Pāvests šķita izturamies pret Karlomānu kā pret Kārļa lielā līdzvērtīgu visā viņa dzīvē, un politiskās attiecības ar citu Eiropas augstmaņu nevienmēr deva priekšroku vienam pār otru. 768. gadā Pepins aizgāja mūžībā. Saskaņā ar franku tradīcijām karaļa zeme tika sadalīta starp visiem viņa mantiniekiem. Pepina valstībā bija skaidrs motīvs un acīm redzams dalījums. Viņa impērija veidoja 2 tradicionālās valstis – Neustrija un Austrāzija, attiecīgi sastāvošas no impērijas rietumu un ziemeņu austrumu daļām.
Bet Pepins neizdalīja valstību pēc šāda iedalījuma. Tā vietā Karlemāns saņēma karaļvalsts iekšieni, kamēr Kārlemānam tika piešķirts teritoriju loks, kas apņēma viņa brāļa zemes. Karlemāna teritorijas bija vieglāk aizsargājamas, taču tās bija arī nabadzīgākās apgabali. Kāpēc tika izvēlēts šāds sadalījums, joprojām ir zināma mīkla. Taču tiek uzskatīts, ka Pepins centās parādīt, ka impērija joprojām ir vienota, bet to pārvalda divi dažādi cilvēki. Diemžēl šķiet, ka šajā laikā Kārļa Lielā un Karlemāna attiecības nebija labas. Karlemānam bija tikai 17 gadi, kad viņu iecēla par karali, un Kārlim Lielajam bija tikai 21 gads. Vēsturnieki joprojām diskutē, cik liela naidīguma bija starp abiem brāļiem, taču noteikti bija brīži, kad attiecības starp viņiem kļuva saspringtas. Mēģinot apspiest sacelšanos, Karlemāns šķiet grāva savu vecākā brāļa autoritāti. Kārlis Lielais tāpat guva panākumus, taču jaunākā karaļa rīcība vēlāk tika izmantota kā pierādījums tam, ka viņi nesadzīvoja labi. Bija arī Lombardu karaliste Ziemeļitālijā, kas bija jāņem vērā. Lombardija atradās tieši blakus Karlemāna robežai un bija viņa lielākais drauds. Viņa māte sarīkoja laulības starp Lombardu karaļa meitu un Kārli Lielo, faktiski pabeidzot ielenkumu. Līdz 771. gadam izskatījās, ka abi brāļi dodas uz karu. Vēsturnieki ir diskutējuši, vai tas patiešām varēja notikt. Viņi norāda, ka Kārļa Lielā valdīšanas vēlākajos gados viņš bija pragmatisks, un ir iespējams, ka šī situācija būtu varējusi turpināties kā augstais karš vēl daudz ilgāk. Bet tad notika kaut kas negaidīts. Karlemāns aizgāja mūžībā. Precīzs iemesls nav zināms, lai gan ir pierakstīts, ka viņam bija stipra deguna asiņošana. Tomēr tas visticamāk bija simptoms kaut kam citam. Netiek uzskatīts, ka Kārlis Lielais būtu bijis saistīts ar sava brāļa nāvi. Tā bija dabīga nāve ar dīvainu laika sakritību. Karlemānam bija mazi dēli, kuriem vajadzēja kļūt par viņa mantiniekiem, taču viņi bija tikai zīdaiņi, kad viņš nomira. Karlemāna dižciltīgie izvēlējās viņa brāli, nevis atraitni, un Kārlis Lielais kļuva par vienīgo visas Franku impērijas karali. Karlemāna nāve izraisīja arī karu ar lombardiešiem. Kārlim Lielajam vairs nebija vajadzīgi lombardieši, lai turētu savu brāli spiedienā, un neilgi pēc Karlemāna nāves viņš atteicās no savas sievas. Franku karalis ātri iekaroja Lombardijas karalisti, vēl vairāk paplašinot impēriju. Ja Karlemāns būtu nodzīvojis tikai nedaudz ilgāk, vēsture varēja pavērsties pavisam citādi, mainot Eiropas seju uz gadsimtiem uz priekšu. 3. vietā. Dažu stundu laikā 4 spēcīgas zemestrīces satricināja 3 dažādas valstis Klusā okeāna reģionā. Sākoties glābšanas darbiem, cilvēki sāk spekulēt par to, kāda saistība šīm zemestrīcēm varētu būt, bet pēc zinātnieku domām tikai 2 no 4 bija jebkādā veidā saistītas. Viss sāka trīcēt nedaudz pēc pulksten 8:10 no rīta, 2026. gada 24. jūnijā, Redwood Valley, Kalifornijā. Pēc dažiem mēnešiem intensīvas drebēšanas zemestrīces norima, un lielākā daļa cilvēku, kas to izjūt, spēja atkal piecelties kājās. Šis štats ir viena no pasaulē vislabāk sagatavotajām vietām zemestrīču gadījumiem. Šī bija 5,6 magnitūdas zemestrīce, kas nebija nenozīmīga, taču neradīja pārāk lielus postījumus. Ūdens un elektrības padeve tika traucēta, un vismaz vienas mājas jumts bija iebrucis. 6 cilvēki tika ievainoti. 7 stundas vēlāk, vairāk nekā 3500 jūdžu attālumā, notika vēl spēcīgāka zemestrīce. Šoreiz zemestrīce notika Venecuēlas Jakuvī reģionā. Tā bija daudz spēcīgāka, sasniedzot 7,2 magnitūdu, un tās atrašanās vieta padarīja to vēl postošāku. Zemestrīce izraisīja slīdošā nobīde pa Bokāno lūzumu, vienu no daudzajām lūzuma līnijām, kas veido robežu starp Karību plātni un Dienvidamerikas plātni. Abas plātnes noslīdēja viena gar otru, izraisot postošu viļņu izplatīšanos visā reģionā. Tikai dažas sekundes vēlāk tika izraisīta vēl viena zemestrīce tajā pašā lūzuma sistēmā. Šoreiz galvenais San Sebastiāna lūzums bija bojājuma cēlonis, un zemestrīces stiprums sasniedza 7,5 magnitūdas. Abi zemestrīces kopā izraisīja plašu postījumu visā valstī. Īpaši smagi tika skārta Karakasa galvaspilsēta un Lalagvairas štats. Šo apgabalu ēkas nebija projektētas, lai izturētu tik spēcīgu drebēšanu. Vairāk nekā 80% ēku sabruka. Meklēšanas un glābšanas darbi nekavējoties tika uzsākti, taču vairāk nekā mēnesi pēc zemestrīces 10 000 cilvēku joprojām bija pazuduši. Vismaz 5500 cilvēku zaudēja dzīvību. Venecuēlas dubultā katastrofa bija pārliecinoši briesmīgākā dabas katastrofa, kas notika šo 24 stundu laikā. Taču tā nebija pēdējā. Citā Klusā okeāna pusē kalendāra datums jau bija pārgājis uz 25. jūniju.
Taču patiesībā bija pagājušas mazāk nekā 30 minūtes pēc Venecuēlas zemestrīces, kad vēl viena zemestrīce notika pie Japānas krastiem. Tieši pēc 7:30 no rīta sākās zemestrīces grūdieni. Epicentrs atradās 22 jūdzes uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no Ivates. Nec zemestrīce bija pietiekami spēcīga, lai tās ietekmes sajustu arī krastā. Simtiem ēku tika bojātas un 10 cilvēki guva ievainojumus zemestrīcē. Daži ūdensvadi arī tika bojāti. Tā kā vienā dienā Klusā okeāna malā notika tik daudz spēcīgu zemestrīču, daudzi spekulēja, ka starp šiem 3 notikumiem noteikti pastāv saistība. Ir iespējams, ka viena zemestrīce izraisa citu, un tieši tas notika Venecuēlā. Taču parasti tas notiek vienas un tās pašas lūzuma sistēmas ietvaros, un zemestrīces atrodas salīdzinoši tuvu vienotrai. Venecuēlas zemestrīce pat nebija saistīta ar Klusā okeāna plātni, kas bija atbildīga par abiem pārējiem zemestrīču notikumiem. Pēc ekspertu domām starp šiem notikumiem nebija nekādas saistības. Neskaitāmas zemestrīces notiek katru dienu, un tas bija tikai sakritība, ka 3 salīdzinoši spēcīgas zemestrīces notika tuvu apdzīvotām vietām, pietiekami, lai pievērstu uzmanību. Numur 2 no 1666. gada 2. septembra līdz 5. septembrim. Briesmīgs ugunsgrēks izpostīja Londonas pilsētas sirdi, un tūkstošiem māju tika iznīcinātas, kā arī sabiedriskās ēkas. Pēc ugunsgrēka daudzi atskatījās uz ievērojumiem pareģiem un mēģināja saistīt viņu pareģojumus ar šo ugunsgrēku. Lielākā daļa no tiem šķiet saprotami tikai retrospektīvi, taču ir viens pareģojums, kas bija biedējoši precīzs tīras sakritības dēļ. Pēc katastrofas iedzīvotāji meklēja, ko vainot. Dažus mēnešus pirms ugunsgrēka tika arestēts vīrs vārdā Džons Redbons. Redbons un grupa bijušo parlamentāriešu bija sazvērējušies gāzt karali un atjaunot republiku. Daļa no sazvērestības bija plāns aizdedzināt Londonu. Plāns nejauši bija paredzēts 3. septembrī. Datums tika izvēlēts daļēji tāpēc, ka tas bija nozīmīgs Anglijas republikāņiem. Tā bija 2 Olivera Cromwella uzvaru gada diena pilsoņu kara laikā. Taču viņi to bija izvēlējušies arī tāpēc, ka tas sakrita ar horoskopu. 14 gadus agrāk Viljams Lilijs bija uzrakstījis grāmatu Monarhija vai bez monarhijas Anglijā. Tā bija virkne pravietojumu Anglijai, kas bija uzrakstīti kā hieroglifi. Viņš tos balstīja uz sapņiem, kas viņam bija bijuši, un teica, ka tie paredz tālu nākotni. Zīmējumos esošos simbolus varēja atšifrēt tie, kuriem bija astroloģiskas zināšanas, atklājot, ka tie ir horoskopi. 2 no šiem zīmējumiem ir īpaši nozīmīgi. Viens attēloja pilsētu, kas deg pie upes, otrs attēloja dvīņus, kas karājas otrādi virs liesmām. Dvīņi attēloja dvīņu zīmi, kas it kā bija Londonas zīme. Tas, ka tie bija otrādi, nozīmē, ka zīmējums bija paredzēts skatīt šādā orientācijā. Pēc astrologu domām galvenās detaļas zīmējumā parādīja, ka horoskops sakrita ar 1666. gada septembra sākumu. Otrs zīmējums nedēva datumu, taču bija viegli saskatīt līdzības starp šo pilsētu un Londonu. Kad parlaments meklēja iespējamos ugunsgrēka cēloņus, viņi vērsās pie Viljama Lilija. Viljams Lilijs jau bija ieguvis zināmu slavu kā astrologs. Viņš kara laikā bija parlamentārietis, taču izteica pareģojumus abām pusēm. Viņš bija ievērojamākais astrologs Anglijā, un viņa portrets bija visplašāk izplatītais pēc karaļa portreta, jo tas parādījās viņa grāmatās. Lilis parādījās īpašas komitejas priekšā, kas bija izveidota, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni. Kad viņam jautāja par viņa pareģojumiem, Lilis nenoliedza, ka Londonu attēlo kāds no attēliem, taču viņš teica, ka tie nav pietiekami precīzi, lai tos saistītu ar konkrētu datumu. Viņš arī noliedza jebkādu savu iesaisti. Viņam nebija nepieciešams piespiest tieši šo pareģojumu piepildīties, lai uzlabotu savu reputāciju. Lilija skaidrojums tika pieņemts, un viņam ļāva doties brīvībā. Pat ja Lilija zīmējumi norādīja konkrētu datumu, fakts, ka pareģojums piepildījās, būtu bijusi tikai sakritība, tāpat kā ar citiem pareģojumiem par lielo ugunsgrēku. 1. vietā. 2025. gada 12. jūnijā. Gudžarātā, Indijā notika briesmīga lidmašīnas avārija. Dzīvības zaudēja 260 cilvēki, tostarp gandrīz visi, kas atradās lidmašīnā. Vienīgais izdzīvojušais bija vīrietis, kuram izdevās izkļūt no vraka. Ziņas par viņa izdzīvošanu nonāca pasaules virsrakstos, un tas lika taizemes dziedātājiem norādīt uz dīvainu sakritību starp šo reisu un kaut ko, kas ar viņu notika pirms gadu desmitiem. Aviokompānijas Air India reiss 171 bija paredzēts no Amritsaras lidostas Gudžaratā, Indijā, uz Londonas Getvikas lidostu apvienotajā karalistē. Lidmašīna pacēlās neilgi pēc 13:40 pēc vietējā laika, lai sāktu ierasto reisu ar 242 apkalpes locekļiem. Pilots bija pieredzējis un pirms pacelšanās nekas neliecināja par iespējamām problēmām. Tomēr tikai dažas sekundes vēlāk lidmašīna sāka zaudēt augstumu un ietviecās medicīnas koledžas kopmītņā kā tikai jūdzi no skrejceļa.
Dažas sekundes pēc avārijas izlijusī degviela aizdegās un vraks tika pārņemts liesmās. No 242 cilvēkiem, kas atradās uz klāja, tikai vienam izdevās izglābties. Višvas Kumārs Ramešs bija 40 gadus vecs brits, kurš kopā ar savu brāli devās atpakaļ uz Angliju. Viņš bija sēdējis 11A vietā pie izejas rindas, tieši lidmašīnas spārnu priekšā. Viņam izdevās izdzīvot sākotnējā triecienā, un tad viņš pamanīja atvērumu lidmašīnas korpusā. Katastrofas brīdī viņš nevarēja pateikt, vai lidmašīnas siena bija salūzusi, vai arī avārijā bija atvērties avārijas izejas durvis. Viņš izbēga caur šo caurumu un tika nofilmēts, kā aiziet prom no vraka pirms uguns sāka izpotīties. Rameša brīnumainās izdzīvošanas stāsts nonāca laikrakstu virsrakstos visā pasaulē. Ramešam šajā stāstā bija kas vairāk nekā tikai viņa brīnumainā izdzīvošana. Viņš zaudēja savu brāli šajā negadījumā un sāka ciest no pēctraumatiskās stresa sindroma. Viņa sēdvietas numurs bieži parādījās ziņu reportāžās un piesaistīja Džeimsa Lloyda Čusaka, taizemes dziedātāju un aktieru, uzmanību. 1998. gadā Lloyds Čusaks bija viens no 146 cilvēkiem, kas atradās Thai Airways International 261. reisā, kad tas avarēja mēģinot nolaisties Saratāni lidostā. Starp abām aviokatastrofām nav pārāk daudz līdzību. Nesenākā katastrofa notika pacelšanās laikā, savukārt agrākā notika nolaišanās laikā. Abu avāriju cēloņus šķiet nav viens un tas pats, lai gan izmeklēšana par 2025. gada katastrofu joprojām turpinās. Lidmašīnas pašas pat nebija viena tipa, taču bija viena biedējoša līdzība. Lloyds Čusaks bija viens no tikai 45 cilvēkiem, kas izdzīvoja Thai Airways avārijā, un viņš sēdēja 11A vietā. Dziedātājs dalījās ar savu stāstu sociālajos tīklos. Viņam nebija ne biļetes, ne iekāpšanas kartes, tāpēc viņš to nevarēja pierādīt, bet viņš dalījās ar sēdvietu schēmu, kas parādīja viņa atrašanās vietu lidmašīnā, un viņš teica, ka šis stāsts viņam uzdina zosādu. Aviokatastrofu eksperti norādīja, ka nav iespējams noteikt drošāko vietu lidmašīnām, jo katra avārija ir atšķirīga. Pat ja Rameša atrašanās vieta pie durvīm viņam palīdzēja izkļūt, tas nebūtu nenozīmē, ka tas palīdzēja viņam izdzīvot sākotnējā triecienā. Sēdvieta 11A taizemes reisā arī atradās citā vietā, kas parāda, ka tā patiešām bija tikai sakritība, ka šīm divām laimīgajām vietām bija viens un tas pats numurs. Liels paldies jums, ka skatījāties! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu turpmākajiem video. Mani sauc Thais Knots, un tiekamies nākamajā video.